Nu, kāpēc tāds rezultāts? Kāpēc zaud? Principā jau pirms spēles norādījām, ka mums principā šai finālā nav ko zaudēt. Mēs esam izdarījuši vairāk nekā maksimumu šajā sezonā ar šo sastāvu, un finālā mēs varam tikai uzvarēt. Un arī sudrabs medāļas mums šajā sezonā būs tiešām labs sasniegums. Nezinu, likās, ka čaļi nedaudz pārvilkās, emocijas parādījās tajās vietās, kur nevajag būt, un tas pirmā puslaika vidus aizgāja ne tā, kā gultnē vajadzētu. Domēlēk dabūja +5, un apakaļ atrauties jau vairs nevarējām. Kādi ir varbūt tie plāni turpmāk mainīt kaut ko uz nākamo spēli? Īsti jau nevarētu teikt, ka mēs arī slikti nospēlējam šodien. 20 goli iemesti, tas ir slikti, mēs varētu iemest vairāk, bet 25 ielaisti ir ok. Un jāpiestrādā pie uzbrukuma noteikti. Kaut gan, varbūt daudz variantu tur nemaz nav, redzēsim, varbūt varam labāk nospēlēt ar 7. laukuma spēlētāju, ko mēģinājām pirmajā puslaikā. Bet cīnīsimies, trenēsimies un vienīgi noteikti 2 nedēļas priekšā, lai sagatavotos labāk nākamajiem mačiem. Skaidrs, tad pēdējais jautājums, vai nezaudēto spēļu sēriju pārtrauks? Mēs viennozīmīgi mēģināsim parūpēties par to, lai tā tas notiktu. Kādā no nākamajām 2 spēlēm. Mēs noteikti gribam pagarināt šo sēriju līdz 3 mačiem, un arī pēdējie jau 4 mači ar Teneksu par to tikai liecina, ka mēs varam viņus uzvarēt, un viņi nav neuzveicami komanduši Latvijā.